Raidījums Drapins, un šodien mums ir divas nopietnas tēmas, bet viens galvenais varonis. Galvenais varonis mūsu sarunās, kas tas cits varētu būt, ja ne veselības ministrs Hosams Abu Merī, gastroenterologs, dažādu diagnostisks manipulāciju meistars, bet šobrīd ministrs sabiedrības veselības guru Latvijā. Un mēs pirmo daļu runāsim šoreiz par tēmu aptaukošanās un mazkustību, uzsvars uz bērniem, un lai ministram nebūtu vientuļi, un viņam būtu iespējas kādu stipru balstu par šīm tēmām, tad es esmu aicinājis Bērnu slimnīcas endokrinoloģijas virsārsta Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Ivetu Dzīvīti Krišāni. Tas ir cilvēks, kuram nonāk tie bērni, kuriem ir pārāk liela aptaukošanās un pārāk daudz endokrīnas patoloģijas šī iemesla dēļ. Un EGV klīnikas vadītāji, ginekoloģi, reproduktoloģi Zana Vītiņa. Tātad, ministra, kāpēc tas mums ir tik ļoti svarīgi šodien? Šodien ir ļoti svarīgi, tāpēc mēs runājam par ļoti būtiski jautājumu man, kā ministram, veselības veicināšanā, jo līdz šim brīdim politiskā līmenī neviens necēl to jautājumu tādā līmenī, kā katram Latvijas iedzīvotājai jāsāk domāt par sevi, vispirms par ģimeni, par bērniem, un par vispār mūsu Latvijas nākotne. Jo, kā jūs minējat, ka aptaukošana ir, teiksim tā, problēma vai ir slimība ne tikai Latvijā, arī Eiropā un vispasaulē. Un ja mēs visi dati pierādā, ka mūsu bērni līdz 30% īstenībā atkarīgi no vecuma grupas, tas nozīmē ir ļoti milzīga trauksme, ir signāli, ka jāsāk strādāt kopā, jābūt redzējumu valsts politikā, uz kura pusi mēs ejam un kā mēs varam samazināt un uzlabot, lai pēc dažiem gadiem tādi konkrēti bērni neskrien pie daktarīti, atsakur diabēts, un pēc tam atkal dažiem gadiem būtu arī problēma ar asinsvadu slimības, pēc tam un tā tālāk, demografiskais jautājums, dzemdības jautājums un tā tālāk. Klausies, tu pašlaik izstrādā ļoti nopietnu dokumentu valsts, un tu man aizdomas, ka tu būs drīz spiests aiznest viņu ministra kabinetā, nolikt uz galdu un teikt, tā tagad jūs visi esat atbildīgi par šo tēmu. Mums ministrijā ir līdz šo mēnesi izstrādājas aptaukošana plāns, kur jūs arī un daudz citi cilvēki arī nāk klāt ar dažādas idejas. Ne tik apmierinoši, ka mēs gribam, bet vismaz ir tas dokuments, ko tagad būs publiskais diskusija par to, kur pēc tam es ceru, ka pavasarī prezentēsim ministra kabinetu un pieņemsim. Bet tas nav dokuments, ko es gribētu vienkārši rakstīt uz papīriem, un pēc tam kaut kur parādīsies, izlasīt daži cilvēki, eksperti iesaistīt, speciālisti arī iesaistīt, un pēc tam mēs nevaram realizēt. Līdz ar to, ka pareizi jautājumu, kā jūs minējat, ka tas jautājums es gribētu pacelt tāda valdība līmenī, politiskais dokuments, kur īstenībā vajadzētu integrēt to politiskais dokumentu daudz ministrijas. Veselības ministrijas, izglītības ministrija, tur ir sports, tur ir izglītības programma, veselības veicināšanas stundas, tur seko milzīgas darbības līdz aizsardzības ministrijā. Varbūt izdarām šo divus uzsvars no tevis. Aizsardzības ministri, iekšlietu ministri, abas divas raud, ka nevar nokomplektēt karavīrus, policists. Es skatījos tās normas, kas viņiem būtu jāizpild, ko viņi nevar izpildīt. Es 65 gados to varu noskriet bez īpašas piepūles. Kas pa lietu? Tā ir biedējušais īstenības pazīmes un signāli, kas nāk, jo mēs redzējām, kā obligāto dienestu pieteikuši bērni, teiksim, viņi ir bērni, mūsu bērni, viņi nevar normāli skrien vai nevar dot minimālas fiziskās aktivitātes, kas ir nepieciešama viņu vecumā, lai var tikt tālāk, Un šeit ir tādi signāli, par ko mēs runājam, ka jautājumi vairs nav tikai par konkrētu ģimeni, konkrētu bērnu, ka viņam ir jāēd mazāk, jākustas vairāk, tas ir par valsts drošību.
Tāpēc mēs ejam. Tā ir politisks jautājums, kur mums jāvirzā līdz drošībai. Tad es tagad došu mazliet vārdu profesorei. Profesori izstāst, kāda tā situācija realitāte ir. Kāpēc mums pēdējos gados ir pieaudzis tieši bērnu liekais svars, aptaukošanās, maskustība? Un tā ir ne tikai Latvijas, tā ir visas Eiropas problēma. Kas notiek? Jā, diemžēl tā nav tikai Latvijas, tā arī visas Eiropas problēma. Pēdējos gados es gribu teikt, ka liela loma ir nospēlējusi Covid pandēmija, jo, kā mēs zinām, tad pandēmijas laikā pārsvarā tās bija attālinātās mācības, tika atcelti treniņi, tika atcelti sporta nodarbības. Līdz ar to diezgan liela daļa skolēnu neatsāka savas nodarbības pēc Covid. Un, protams, ka Covid maskustībā ar visu negatīvo psiholoģisko un psihoemocionālo efektu arī veicināja uzturparadumu maiņu. Mēs ļoti labi zinām, ka visas arī ātrās ēdināšanas iestādes ar ēdienu pasūtījumiem mājās un šī uzturu maiņu un lielā kaloriju patēriņš, neveselīga kaloriju patēriņš pēdējos gados ir ietekmējis bērnu svaru pieaugumu ļoti nopietni. Klausies, bet tagad pie tevis atnāk māmiņa bērniņu, un bērniņš ir patiesi resns, vai viņš ir tas bērniņš 5 vai 10 vai 18 gadu vecumā, un pie tam aug šī līkne uz 18, ja viņi vairāk resni. Māmiņa apzinās to vai neapzinās? Ir dažādi. Ir ļoti dažādi, ir, kur māmiņa uzskata, mums jau ģimenē, tad liekais svars ir daudziem, mans bērns arī, ģimenes ārsts atsūtīja, kur nav kritiska attieksme par to, kas notiek ar bērnu, kas notiek ģimenē, kāda ir dzīvesveids ģimenē. Bet ir, protams, vecāki, kur ļoti satraucās un kur tiešām ir tā līdzestība no vecāka puses arī pietiekami laba. Bet jāsaka, diemžēl lielākā daļa, ka neapzinās. Neapzinās, un arī tas, kad bērns ir sācis pieņemties svarā, pilnīgi nekas ģimenē nav mainījies, un ģimene pilnīgi uz to nav reaģējusi. Vēl viens jautājums. Vai mūsu ģimenes ārsti un skolmāsas pietiekami labi apzinās, kad viņu izrakstīti atbrīvojumi no sporta stundām tikai palielina maskustību, tikai palielina lieksvaru, nākotnē ārstu darbu? Domāju, ka neapzinās, jo tās sporta atbrīvojuma zīmes tiek rakstītas, jāsaka tā, pa labi, pa kreisi. Bērnam ir grūti, es, protams, piekrītu, ka ir grūti, bet tāpēc ir jāstrādā ar izglītības ministriju, jāstrādā to, ko jau, man liekas, iepriekšējā raidījumā teica, kad ir šī individuālā pieeja katram bērnam, ka, protams, ka bērns ar ļoti lielu svaru nevar šajā brīdī tās normas nokārtot tādā līmenī, kā bērns ar normālu svaru. Tādēļ ir jābūt tai individuālai pieejai, un tāpēc viņš nevar būt visu gadu nesekmīgs sportā. Ja viņš spēja izdarīt to individuālo, kas viņam tiek prasīts, viņš nevar būt nesekmīgs sportā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc ģimenes ārsti arī izsniedz tās zīmes, jo viņš vienkārši kopā ar pārējiem nevar būt sekmīgs šajā priekšmetā. Un es domāju, ka tas ir sadarbības mehānisms ar izglītības ministriju, kā to varētu mainīt. Jo šiem bērniem ir vajadzīgs pakāpenisks sporta intensitātes pieaugums, nevis, teiksim, tas viss, kas tiek prasīts bērniem, kuriem tas svars ir normāls. Un nekādā gadījumā šos bērnus atbrīvot no sporta pavisam nedrīkst. Pilnīgi noteikti. Un psiholoģiski bērnam arī ir grūti, protams, jo viņš redz, ka viņš nevar skrien līdzi, sliktas atzīmes, viņš aiziet mājas, mamma pārdzīvo par to psiholoģiski, paprasa no ģimenes ārsta. Atbrīvojam. Labi, un tomēr tavs uzdevums tagad ir pārliecināt vienu ģimenes ārstu, nevis vienu māsu, nevis vienu skolotāju, bet tev tagad ir pārliecināt Latviju. Pārliecināt Latviju, ka bērnu kustība ir pats svarīgākais, kas mums šobrīd ir nepieciešams. Kā tu tiksi galā ar šo problēmu mazo? Pārliecināt valsti. Tas nav mazo problēmu, bet kā pārliecināt valsti, par to runāt visu laiku. Es tagad pieņēmu lēmumus visur, kur es būšu publiski pieejam, iespēju, pusminūti pateikšu, lūdzu vecāki,
lai bērni ņemat nost telefonu vismaz stundu dienu, jā. Un lai bērni iet ārā vai pastaigāties, ja viņi nevar skrien, jā. Paskatīties, ko bērni ēd, lūdzu. Nu, tāds kabatas naudas ir svarīgas, bet uz ko viņi tērē, jā. Tā kā tas ir viena, tā ir vecāki, bet otra ir skola, ko mēs runājam, jā. Tas ir jautājumi par programmu, ko nozīmē sporta stundas un ko nozīmē individuālo nodarbības ar katru atsevišķu bērnu, ja visi nevar skrien. Ja ir 80 kg, piemēram, 5. klase bērns, nu diez vai viņš var skrien 10 minūtes vai 5 minūtes. Jā. Man tev ir vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs zinām, ka premjerministra šobrīd ir pacēlus tā Latvijas līmenī problēmu, un problēma saucās demogrāfija. Mums katru gadu samazinās dzemdību skaits, bērnu skaits, skolās 3 skolotājus nevajadzēs, jo vienkārši mums Latvijā bērnu dzimst aizvien mazāk. Un tu pats esi vairākas reizes norādījis, ka šajā mazkustībā un aptaukošanās problēmā arī ir viena no būtiskām demogrāfijas problēmām. Nu, jā, protams, tāpēc mēs zinām arī es kā ārsti, ja konkrētu gan arī vīrietis, gan sievieti ir adipozitāte vai lieku svaru, arī noteikti ietekmē uz viņu seksuāli reproduktīvā, teiksim, tā dzīve, jā. Tas arī viens no iemesliem, bet tas ne tikai vienīgais iemesls, jā. Un tā no politiskais pusi, protams, kā mēs šogad, piemēram, jautājumu, ka mēs varam risināt demografiskas jautājumu, mēs arī pirmo reizi Latvijā paciente, sievieti, kam ir, piemēram, onkoloģijas, un viņi saņem ārstēšanu, piemēram, ķīmijas, jā, tad viņi var arī to olšūnas saglabāt, jā. Un mums arī tā pirmo reizi Latvijā, kas arī domāt līdz tāda līmenī, man liekas, ka 300 cilvēku šogad ir atrast finansējumu, tas ir ļoti labi, lai vienkārši sievieti, ja vienkārši reproduktīva vecuma saslima ar onkoloģiju un jāsaņem ķimioterapija, kas var ietekmēt viņu pēc tam olšūnas un tā tālāk, tad viņa var vienkārši izmantot šito. Tas ir tikai no valsts tā kā domāšana, bet tas nav veselības veicināšana. Es saprotu, ka tev kā ministram ir tik daudz problēmas, kuras tu visas mēģini apkopot, vai ne, ka tu viņas visas mēģini arī šodien tad pateikt. Es atgriezīšos pie tēmas aptaukošanās un mazkustību. Meitenes. Pēc profesora Krišānas datiem, tu sasniedz 18 gadus, un tu 30% viņām ir liekas svars vai aptaukošanās. Šīs 30% meitenēm ir grūti palikt stāvokli, teiksim tā, parastā valoda. Tad izstāst to, saki, meitenēm jākustās, lai viņas... Meitenes jākustas noteikti, meitenes jābūt slaidas, meitenes ir jāēd dārzinī, jādzer daudz šķidrumi, jāstaiga katru dienu stundu vismaz. Tagad dosim Zanai vārdu. Savukārt, es no ministra gribēju izspiest ginekoloģiju, ministrs no tā mazliet izvairās. Es labprāt papildināšu un palīdzēšu šajā jautājumā. Tātad, kas attiecas uz adipozitāti, aptaukošanos un reproduktoloģiju, tās ietekme ir iedalāma 5 grupās. Pirms grūtniecības, grūtniecības laikā, dzemdību laikā, pēc dzemdībām un ietekme uz bērnu jaundzimušo. Tātad pirms grūtniecības reproduktīvo funkciju regulē tāda hipotalāma, kas atrodas galvas smadzenēs, hipofīzēs, vienas stāvus zemāk, olnīca vai sēklinieka ass. Hipotalāms dod palaidēja hormonu, hipofīze atbild, hipofīzes rezultātā, folikulu stimulēšā hormonu rezultātā olnītes atbild ar estrogēnu izdali un vai testosteronu izdals vīriešiem. Tie ar atpakaļ atgrieznisko saiti hipotalāma izdali regulē. Šo asi var izjaukt ļoti daudzi hormoni un daudzas problēmas, bet viena no tām ir aptaukošanās, kur taukaudi iesaistās kā 4. endokrīnais dziedzers. Šīm aptaukojušām meitnēm bieži ir daudz vairāk androgēni, arī vīriešiem ir androgēni, tauku šūnās androgēni pārvērš par estrogēniem un nepareizi rada priekšstatu hipotalāmām, ka nav jāstrādā, jo to perifēro hormonu ir ļoti daudz. Tātad vīriešiem rodas mazkustīguma rezultātā un aptaukāšanās rezultātā spermas patoloģijas, daudzums, kustīgums, morfoloģijas problēmas, spermā rodas DNS fragmentācijas paaugstināšanās, kas ir par iemeslu, kāpēc biežākais iemesls no vīriešu puses, kāpēc grūtniecība pārtraucas līdz 9. nedēļai vīriešu faktoru dēļ. Galu galā rodas arī aptaukošanās un erekcijas problēmas. Elementāri veikt dzimumakti ir problēmas, ir grūtības. Tad atkārtosim šoreiz visiem klausītājiem.
liekais svars. Resns, liels vēders un dibens vīriešiem nozīmē nestāvēs. Savukārt meitenēm sākotnēji rodas menstruālajie cikli bez ovulācijas, anovulatoru cikli, tālāk tie kļūst garāki, līdz izzūd pavisam. Šīm meitenēm arī ierosinot ovulāciju, ir nepieciešams daudz lielāks medikamentu devas un mazāk jūtība pret tiem. Tas par neiestāšanos, tātad rodas neauglība aptaukošanās dēļ. Grūtniecībai iestājoties, pieaug ievērojams spontāno abortu biežums, ar hipertenzīviem stāvokļiem saistīts grūtniecības patoloģijas, piemēram, preeklampsija, eklampsija, līdz ar to arī augļa skābekļa trūksme, intrauterīna augļa augšanas aiztura. Šī patoloģija aptaukošanās var radīt grūtniecības cukura diabētu un ievērojami rada, un tās smagums korelē ar aptaukošanās pakāpi. Grūtniecības cukura diabēta gadījumā rodas makrosomiskie augļi, kas ir lieli augļi, kur arī ir ar skābekļu trūksni, un viņu insulīna uztvēršana un metabolisms tiek traucēts un regulēts un programmēts jau intrauterīnu esot. Šie bērniņi biežāk arī mirst intrauterīnu, tas risks palielinās. Un vēl trombozes, trombembolijas, grūtniecības laikā un dzemdību laikā. Runājot par dzemdībām, tās bieži spontāni ir priekšlaicīgas un jatrogēni priekšlaicīgas augļu interešu dēļ grūtniecība tiek pārtraukta agrīnāk. Plus vēl arī anestēzijas komplikācijas. Pēc dzemdībām savukārt šīm sievietēm ir raksturīgs tas, ka nedzīst brūces, aptaukošana taukaudi neļauj uzņem infekciju, rada labvēlīgu vidi infekcijas attīstībai, un sievietēm ar aptaukošanos 3 reizes biežāk ir pēcdzemdību depresijas. Savukārt auglīšiem, tur jau profesori Krišāni vairāk var pastāstīt, bet auglīšiem kuri ir dzimuši un jaundzimušiem, kuri ir dzimuši sievietēm ar aptaukošanos, ir ievērojami palielināts cukura diabēta risks, ievērojami palielināts sirds asinsvadu risks un dažādas neiroloģiskās saslimšanas, autisma spektra traucējumi un arī depresijas. Tā kā redziet, gan vīriešiem ir nopietni problēmas, gan sievietes un arī bērni. Tas, ko teica doktor Vītiņa, viņa teica, no tām visam 30% no tām meitenēm, kurā tāpat mums nav daudz svars, kurām liekas svars, viņām būs bezgalīgi grūti apaugļoties, bezgalīgi grūti iznēsāt grūtniecību, grūti dzemdēt. Tu taču nespējas apmaksāt viņām visām doktora Vītiņas pakalpojumus. Diemžēl jā, tāpēc mēs runājam par to, kā mēs varam profilaktiski, preventīvi par to runāt, un arī ne tikai runāt, īstenībā jāizdomā sistēma, kā mēs liksim katram Latvijas iedzīvotājam un katram bērnam, kas tikko piedzim, kā viņam dzīve būs uz priekšu. Piemēram, es nesen biju Zviedrijā, bija tāds tā Baltijas un Skandinavas veselības ministra tikšanās, un es arī pacelu to jautājumu, un es prasīju savu kolēģi Zviedrijas, kā jūs tikat galā ar to jautājumu? Viņš saka, mēs netikam galā, mums ir problēma, bet mums ir jauna sistēma, jauna ģimenes programma. No momenta, kad bērns piedzim, ir nāk pie viņiem uztur speciālistu, teiksim tā, kurš pasaka, kā pirmais pusgadu ir jābaro bērnu. Pēc tam no 1 gadu līdz 2 gadi sako līdzi bērnam, kā viņš aug, vai viņam ir sāk veidot kaut kāda aptaukošana, kādi produkti lieto. Skatās arī ģimeni kopuma tradīcija, ēšanas tradīcijas, fiziskas aktivitātes tradīcijas. Protams, tās programma maksā diezgan budžetā, bet mums ir jādomā kaut kā līdzīgi, jo mums ir jāsāk ar bērniem. Bet patiesībā pašlaik to arī diezgan aktīvi palīdz bērnu slimnīcai. Jums taču ir tagad jaunās modernās iespējas. Jūs dariet ne tikai kustību, bet arī tādā tādā plašākā komandā mēģiniet palīdzēt tiem bērniem, kam ir aptaukošanās liekas svars. Kā tas notiek? Jā, mūsu slimnīcā ir šī svara korekcijas programma, bet, diemžēl, vajadzības ir daudz lielākas nekā mēs spējam nodrošināt. Un es domāju, ka šīs programmas būtu jābūt reģionos, kur būtu pieejams pēc pacienta dzīves vietas. No Daugavpils braukt uz Rīgu uz šo svara korekcijas programmu dienas stacionārā un pēc tam vecākiem meklēt, kur šīs dienas palikt pa nakti. Tas nav, es domāju, ka tas nav pareizi. Šīm programmām ir jābūt reģionos.
reģionos. Ne tikai centrā. Tātad tas ir viens, un šīs programmas kā tādas, kā svara korekcijas programmas, viņām ir jābūt valsts apmaksātām. Patreiz tas ir zem rehabilitācijas programmas. Tas ir viena lieta. Otra lieta. Zviedrijā profilaktiski uztur speciālists. Pie mums pat nav uztur speciālists iespējams apmaksāt valsts. Man ir jau vēsturi par to jautājumu šodien saņēmu. Tātad pie mums vēl joprojām uztur speciālists. Arī tiem, kam tiešām būtu jābūt ar speciālistu nosūtījumu, arī nav iespējams, jo valsts par to nemaksā. Līdz ar to tas ir pacientu budžetā. Un tāpat arī psihologs, kas būtu ļoti vajadzīgs. Tas arī ir jauna plānā, ka būs arī iekšā tā komanda, ir jābūt integrēti psihologu vai psihoterapētu to komanda. Nu, ne, par to kabinetu, ko profesori minēja, protams, ko jūs arī minējat, to visi punkti, tā kā kaut ko valsts sāk darīt. Nu, piemēram, bērnu slimnīcā ir 23. gadā kopumā, darbība programma bija 1232 bērni, bet, protams, tas nepietiks tieši tā, kā jūs sākāt, Rīgā mēs nedzīvojam Latvijā, tikai Rīgā, pus Latvijas iedzīvotāji ārpus. Tāpēc tas arī ir tāds pilotu projekts, ko mēs gribam arī, kad mēs runājam par to plānu, kā mēs varam sākt arī ārpus Rīgā. Labi, man tomēr tev pēdējais jautājums par šo tēmu, jo pēc tam mēs runāsim par retējām slimībām, tas būs pilnīgi cits tēma, bet tagad tu man pasaki tādu vienkāršu lietu, kādā veidā tu Izglītības ministrē Andrei Čakša iestāstīs, ka līdz šī gada, kā ministra kabinets savulaik lēms, katram bērnam 4 stundas ir obligāts sporta nodarbības vai fiziskās aktivitātes, un kādā veidā mēs sasniegsim, ka katram bērnam katru dienu ir iespējas nodarboties fiziskām aktivitātēm. Vismaz 1 stundu, lūdzu. Es vienkārši šodien tieši pirms braukšana uz televīzijā, mums bija vienotības valdes sēde, un es runāju ar Randu par to, starp citu, Es teicu, ka es būšu pie jums šeit, un mēs parunāsim, un viņi man vismaz laba zinies, ko viņi man informē, ka viņi arī paņem kaut kādas internacionālas programmas, starptautisku programmu par iekļaujošo izglītības, kas ir saistīta ar veselības veicināšanas, kas saistīta ar daudz saistīti jautājumi, un viņa teica, ka mēs varēsim sēdēt, parunāt un detalizēt vairāk par to jautājumus, jo mums visu laiku diskusija, ka līdz šim bija brīdi par to, kur tā stunda būs. Ne tikai tā, ko skolotāji var pasniegt un kurš pasniegt, jo viņi gatavo to programmu. Jautājumi ir, kurš un cik daudz ir jābūt, un cik ietekmē to programmu katru dienu. Tāpat, kā mēs runājam par aizsardzības stundas, militāras aizsardzības. Tāpat tā kā šeit mēs par to diskusiju turpināsim. Tā kā nav jāpierunā Anda, lai piekrīt, viņa jau piekrīt un strādā uz to, bet mums vajag rezultātu ātrāk. Mīļie skatītāji, jums pārtraukums, mums būs citiem, ministrs paliks mūsu sarunā, mēs runāsim par retām slimībām. Es ļoti pateicos profesorai Krišānai un ginekoloģijai Vītiņai par atbalstu. Mēs ar Hosamu turpināsim. Paldies! Raidījums Drapins turpinās, joprojām mans saruna biedrs, veselības ministrs Hosams Abumeri, gastroenterologs, reto slimību speciālists gastroenteroloģijā, uzreiz norādīts. Un mēs runāsim tiešām par retajām slimībām, un mums palīdzēs diviem šoreiz, jo mēs abi divi patiesībā vadām šo raidījumu, esam iepriekš viņu veidojuši ar ministru. Paldies, ministru, par to. Mūsu šodien saruna biedrs Madara Auzenbacha ir Bērnu klīniskā universitātes slimību, reto slimību programmas virsārste, docenta Rīgas Stradeņu universitātē, pediatra, bērnu reto slimību pētniece. Vienmēr sakot cilvēks, kas visu zina par retajām slimībām, un visi nekad nevar zināt par retām slimībām. Es atvainojos, nekad tāds cilvēks nebūs. Un Ieva Mičula, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas vadītāji. Es tomēr gribu pieminēt savu profesoru Ilmāru Lazovsku, kurš zināja 1500 sindromus un ministri. Kā tev tā sajūta, ka tev saka 7000 reto slimību no tām kā 200 ikdienā pieejams gastroenteroloģijā? Jā, tas ir ļoti sarežģīti, jo
tas nosaukums pats par sevi skaidri, ka tu nevari, sēžot ar 10 cilvēku, obligāti jābūt 1 vai 2 ar konkrētu slimību vai konkrētu sindromu, jo es kā gastroenterologs, ja es to neredzu ik pa laikam līdzīgi simptomi vai līdzīga, piemēram, problēma vai līdzīgi pacienti, tad tev tā pieredze neveidojas. Tu vari lasīt daudz, tu tikko teici 1000, ja? Un nāk klāt, īstenībā, jo vairāk genetiski izmeklējumi, jo vairāk mēs varam atklāt kaut ko jaunu, jo ir tā sindroma vai tā simptomi, teiksim tā, lai cilvēki saprot vairāk, tā simptomi varētu būt arī to pašu simptomu vairāk slimības. Un tas ir tas izaicinājums ārstam domāt tik tālu uz to reto un meklēt iespēju diagnozēt, cik ātri var konkrētu slimību, jo diferenciāla diagnoze ir milzīgi liels. Ja? Tāpēc tas ir pats par sevi izaicinājums ārstam, gastroenterologam vai terapeitam vai nefrologam vai vienalga, ja? Jo tas nav tik vienkārši. Kā izskatās, jā. Šobrīd ir daudz runājam par to, un pateicot gan medikiem, gan arī pacientu organizācijas, mēs runājam par to tik skāli un bieži un meklējam arī no valsts puses atbalstu, gan finansiāli, lai var diagnozēt laicīgāk, lai var paplašināt to diagnostiku testi, lai var arī paplašināt ārstēšanu un medikamentu, kā kompensējumu sarakstu, jo viņi arī tiešām ir dārgi, tā ārstēšana, medikamenti ir dārgi, ļoti dārgi, un ik pa laikam pozitīvi, ka nāk arī jauna pauze un jauni medikamenti, ja? Tāpēc ir sarežģīti no viena pusē, bet šobrīd ir daudz vieglāk nekā, piemēram, cik gadi atpakaļ, jā. Tas ir izaicinājumi, un tāpēc arī tas ir jautājums, kad vecāki, teiksim tā, jo tad teiksim, bērni ir, kad vecāki pamanīs kaut kādas izmaiņas vai kaut kādi simptomi un aiziet pie ģimenes ārsta, un kad ģimenes ārsta arī būs tā plašas, piemēram, informācijas vai pieredzi, lai arī sūtītu pie speciālista vai arī sāk domāt par konkrētu reto slimību, jā. Es gribētu lūgšu Madarai nodefinēt visu to, kas ir par retām slimībām. Cik bieži, cik pasaulē šobrīd, tie skaitļi gan ir dažādi, protams, katrs min mazliet atšķirīgs, cik uz dzīves laikā, katrā ziņā katram 7 cilvēkam būtu iespēja saslimt ar kādu retu slimību. Izstāstiet lūdzu man šo. Tātad reta slimība ir tāda slimība, kas skar mazāk kā 1 uz 2000 iedzīvotāji, jeb citās definīcijās mazāk kā 5 uz 10 000, kas patiesībā matemātiski ir viens un tas pats. Jā. Šobrīd Latvijā mums ir reģistrēta 14 882, pilnīgi precīzi zinu, pacienti ar retu slimību. Tie ir dzīvi esošie pacienti. Kopumā mums ir reģistrēta vairāk kā 19 000. Tas, kas ir matemātiski, mēs rēķinam, mums vajadzētu būt starp 60 un 100 000 cilvēku ar retu slimību. Tie ir tie skaitļi, kas ir veikti balstoties uz literatūru, uz citu valstu pieredzi. Tā kā tam skaitlim būtu jābūt daudz, daudz lielākam. Bet tomēr ar reto slimību mēs sakām vismaz 3. daļa bērnu līdz 5 gadu vecumam. Bērni diezgan daudz no viņiem nomirst, to smago daļu arī es no jums gribu saklausīt to, ka tas nav tik vienkārši, ka tas ir katrs viens mums kaut kur dzīves gada laikā sastaps retu slimību, ka tas ļoti daudz ir tieši pediatriem. Pediatrijā faktiski ir tā, ka 80% no retām slimībām sākās tieši bērnu vecumā, un 80% no tām ir ģenētisks. Jā. Tātad ir arī neģenētisks retas slimības, gan retas infekcijas slimības, gan reta vēži, kam nav zināms ģenētisks iemesls. Patiesībā jau visi bērnu vēži ir retas slimības. Tā vienkārši visi bērnu vēži ir retas slimības, tieši tā. Jā. Kādā veidā jūs skatieties uz tam retām slimībām, pacients un ārsts, tas garais ceļš līdz diagnostei pasaulē vidēji 4,8 gadi līdz retās slimības diagnozē. Tas ir šausmīgi ilgs laiks, kopš tā simptoma līdz tai diagnozei. Tā ir vislielākā problēma patiesībā šis te ilgais diagnostikas laiks, un tāpēc šobrīd tiek meklēt visi iespējamie risinājumi, un labas prakses rekomendācijas mums saka, ka būtu vajadzīgs sasniegt to, ka, ja slimība ir aprakstīta, mēs viņu spējam diagnosticēt 6 mēnešu laikā, ja pusgada laikā. Tādas ir tas, uz ko šobrīd Eiropa un pasaule virzās. Un visiem ir skaidrs, ka šis ir tas vēlamais mērķis, kuru mums ir ļoti grūti sasniegt. Un tad
Tas, uz ko mēs ejam, protams, ir jaundzimušo skrīningu paplašināšana dažādos veidos, lai būtu šīs slimības jau agrīni diagnosticēts, īpaši tās, kas ir ārstējamas vai kurām ievērojami mainās prognoze un gaita, ja mēs viņus diagnosticējam agrīni. Šobrīd ir arī par to pasaulē varbūt, ka mums vajadzētu visus iespējamos gēnus, kas cilvēkiem ir zināms, sākt izmeklēt jau jaundzimušo vecumā, lai šīs te diagnozes mēs varētu atrast pēc iespējas ātrāk. Nedod Dievs jau uterīno vecumā. Nu, ne visu mēs varētu meklēt prenatāli, varbūt kaut kādu daļu mēs varētu jau vecākiem meklēt, skatīties vecākiem, kāds ir viņu, piemēram, Izrēlā ļoti plaši tiek pielietots, kad pāris satiekās, viņiem tiek veikta gēnu analīze. Pirms viņi kļūst par vecākiem, un tiek atrasti gēni, kuriem viņiem tātad ir šis te risks, kad ar šo slimību varētu konkrēti piedzimt slims mazulis. Nu, un tad tiek meklēti dažādi medicīniski risinājumi, lai izvairītos no slima mazuļa piedzemdēšanas. Es gan lūgtu jūs tagad ātri nokomentēt no bērnu slimības skatpunktu. Tā kā no bērnu slimnīcas skatu punktu grūti pateikt. Mēs šobrīd vēl pirms laulībām vēl netestējam cilvēkus. Nē, es par to bērniem tādēļ. Bet jaundzimušo skrīnings mums jau ir ilgstoši tiek nodrošināts, sākotnēji bija uz 2 slimībām. Tur jau iet cik gadus, jau 30 vai 40 gadus skrīnings. Tad bija paplašināšanās 18. gadā, kur mēs paplašinājāmies līdz 6 slimībām. Tad pagājušajā gadā, 23. gadā mēs paplašinājāmies. Tagad mums ir 8 slimību skrīnings. Mēs ceram paplašināties arī vēl par 15 slimībām vēl šogad. Šogad uzreiz par 15, ja? Tad visu laiku mēs lēnām tikām līdz 8, šogad tu tiks līdz vēl 15 klāt. Tas ir atkarīgs no metodas. Klāt 7 jūs. Nē, plus 15. Ļoti labi. Jo tas, kā slimības nāk klāt skrīningā, šajā gadījumā ir atkarīgs no metodas. Šī metoda, kas mums ļaus, kur mēs plānojam ieviest, ļaus uzreiz 15 slimības noteikt. Uzreiz, jā, jūs varēsiet vajag. Tas ir ģenētisks viss metodas? Nē. Lielākā daļa absolūti nav ģenētisks. Tas ir tā kā bioķīmisks metodas. Analīze vien. Jā, kur skatās metabolītus, nevis gēnus. Ir tikai šobrīd divas slimības no skrīningā iekļautajām ir tādas, kur skatās DNS analīzi. Bet tās ir ģenētiskas slimības, bet vienkārši tā analīze ir saistīta ar metabolītiem. Un šī testi vai metodiski ir apmaksāti no valsts? Es jau neesmu izpētīts. Jaundzimušo skrīnings ir valsts apmaksāts. Jā, ministra, klausies, man tas jautājums, tu šo jautājumu skaties ne tikai draudzīgā sarunā ar ārstiem, bet arī draudzīgā sarunā ar sabiedrību, ar slimnieku biedrībām, ar dažādām citām organizācijām. Mēs gan zinām, ka tikai 3. daļai no slimībām ir organizācijas globāli, nav jau, un viņas jāsaliek visas kopā, tādēļ, ka tās slimības tiešām ir retas. Bet mums ir tā retas. Mums ir alianses, Mums ir retas alianses, kas pārstāv, un mums ir ļoti laba sadarbība. Paprasīt, kāda tevi sadarbība ar pacientu biedrībām? Man liekas, ka ļoti labas sadarbības. Mums bija vairākas tikšanas, un 29. ir pasākumi lielas, es arī piedalīšos, un mums arī ir ar pacientu arī ik pa laikam tikšanas. Man liekas, ka par 5 mēnešiem man ar pacientu organizācijām bija vismaz no retus vismaz 3 reizes, dažādas formas, jā. Un vēl arī plānot drīz, mēs paralēli strādājam, vēl plānot arī visticamāk tikšanas, kad mēs runāsim par farmācijas pārmaiņas, kas tu kā pieņēma ziņojumu 16. janvārī, jo tur ir papildus finansējumi šogad līdz aprīli. Mums iet uz ministrs kabinetu, lai paplašinātu kompensējama zālu sarakstu. Jā. Un tur arī jāsabalansē onkoloģijas pacientiem jauni medikamenti, kaut kādi retas slimības pacientiem, cukurdiabēti iespējams. Tā kā mēs skatām to rindas, kas mums ir, diemžēl veidojas pa gadiem, jā, un noteikti ar pacientu organizācijām arī ņemam vērā daudz lietas, ko viņi pateikt. Un arī mēs ņemam vērā tagad, jo pēdējā tikšanās es atceros ar pacientu organizācijām par, piemēram,
arī retu slimības, arī aliansi par to, kāpēc, piemēram, ir jāiet pie speciālists biežāk, lai raksta tikai receptu, jā. Un kurš var rakstīt to receptu, jā. Tad ir birokratiski jautājumi, ko mēs gribam risināt. Es ar NVD arī runāju, un to sistēmu, kas jau bija pieņemta 10-15 gadi, mēs mēģināsim pa šo gadu līdz gada beigām arī uzlabot to birokratiski un to rindu gaidīšanu pie speciālista, kāpēc vienkārši vajag, piemēram, receptu uzrakstīt. Īpaši cilvēki, kam ir slimība, kur līdz mūža galam, vai ne? Tāpēc šī jautājuma mēs jau ļoti ņemam vērā, un tā paldies pacientu organizācijām par to, ka viņi nāk un konkrēti stāstā, kur ir tā problēma. Es saklausīju, tu minēji 29. februāri. Izstāsti, ko tev asociējās šī reto slimību diena, kas ir 29. februārs, un ko tu paudīsi, ja tu ticies ar pacientiem? Tas ir viens datums par 4 gadiem, tāpēc viņš ir ļoti īpašs 29. datuma, manuprāt, ir ļoti būtisks. Un es domāju, ka tā dienā visticamāk gan mediķi, gan arī organizācijas, gan arī veselības ministrijas pārstāvji, eksperti ir jādiskutē, kā mēs turpināsim Latvijā, tā politiski jautājumi, uz kura pusi mēs gribam virzīt. Piemēram, labas ziņas, ka jūs minējat šodien, ka 15 ar vienu metodu mēs varam atklāt 15 slimību, ātri, jā. Un tas ir būtiski arī jāskatās, jāprognozē, kā mēs ejam arī budžeta jautājumu, jo, starp citu, mēs pagājušajā nedēļā runājām sadarbības sanāksmi, ka jau arī uzlikt nākamā gada budžeta grafiki. Ātrāk nekā pagājušā gada. Mēs ejam laicīgi un ātrāk, jā. Šī ir jautājuma ļoti svarīgi arī no organizācijām, no medikiem saprast, ko es varēšu nākamā gada likt klāt pie esošā budžeta, reto slimības, onkoloģija un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā politiski ļoti būtisks datums, tas pasākums 29. ir ļoti nopietns. Mēs no turien ņemam daudz informāciju, ko es arī vedīšu uz ministru kabinetu un pateikšu, redziet, dati man vajag to un to un to vēl klāt. Es tomēr Madarai pajautāšu, kā viņi redz šo 29. datumu, šo ļoti nozīmīgo sēdi un ko mēs tur gribam ieraudzīt. Šis ir principā ļoti unikāls pasākums, jo mēs tiksimies kopā visi pacienti un medicīnas aprūpes profesionāļi vienā laikā, vienā telpā, kas būs atšķirīgi no tā parastā pieņemšanas telpā, kurā mēs varēsim apmainīties ar sev svarīgo un būtisko informāciju. Un arī šīs te lekcijas priekšlasījumi, kas ir sastādīti, ir gan no ārstu puses, gan no alianses puses. Tāpatās mēs esam sarūpējuši šīs te 3 dažādās platformas, kurās mēs runāsim gan par ētiskiem, gan par politiskiem jautājumiem, tā skaitā par retā plāna virzību, jo nav noslēpums tas, ka mums ļoti svarīgs ir šis reto slimību plāns, kuram, diemžēl, finansējumu līdz šim nekad nav pieticis, un mums ir vajadzīgs ar esošo finansējumu atrast vislabāko risinājumu, lai piepildītu vislabāko iespējamo. Tāpat tās būs arī meistarklases mākslas terapijā un mūzikas terapijā, kas pilnīgi pavērsīs savādākā iespēja neformālākā vidē arī visiem apmainīties ar informāciju un, protams, šī tīklošanās, kuru mēs saskatām kā būtiskāko ieguvumu no šī pasākuma. Es palasīju, ko Pasaules veselības organizācija un lielās struktūras raksta par šo dienu, un tad viņas to galveno uzsvaru saka, ir ļoti sarežģīti izstrādāt jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodas, ja pacienti, piemēram, ir 10 uz zemeslodes, un 2 no viņiem dzīvo Āzijā, 2 Āfrikā un 1 Amerikā, kaut kā tā, anyway, un viņas viss apkopot, gan to diagnostiku, gan to ārstniecību, jo viņi pietiekami reti. Tas prasa milzīgas izaicinājumus un pilnīgi citu domāšanas koncepciju. Tas bija tas uzstādījums no Lancetes, viņš nāca PVO Lancetē tā raksta. Bet es teikšu, ka šeit, man liekas, ir noklusēts svarīgākais. Ja. Jaunu medikamentu izstrādāšana ir ārkārtīgi dārgs process. Tas nav noklusēts. Es to būtu jautājis kā nākošo jautājumu. Jā, un tur ir tā problēma drusciņ cita, kad īstenībā ir ļoti zema motivācija farmācijas kompānijām ieguldīt miljonus un pat miljardus, izstrādājot medikamentu, kas būs vajadzīgs 1, 2, 5 vai 10 pacientiem. Jo, jebkurā gadījumā, pat ja viņi tos miljardus ieguldīs, cik būs jāmaksā medikamentam, jau tagad... Tiešām nav izdevīgi viņiem. Tas ir skaidrs. Mēs zinām, ka retās zāles sauc par orfānajiem medikamentiem, bāreņu medikamentiem, un tas ir tas ārkārtīgi dārgo izmaksu dēļ. Un tas ir saprotams, ka farmakompānijas ir ieguldījušas šajos te pētījumos, un viņas vēlās šo te naudu, protams, nopelnīt, bet tas galīgi nav absolūti labi pacientiem, kuri patiesībā
sanāk tādā nedaudz nevienlīdzīgā pret citiem pacientiem, jo ministrs kungam, protams, ir jādomā, kā par iespējami labākiem līdzekļiem, pēc iespējas vairāk pacientiem palīdzēt. Tā ir, diemžēl, tā ir. Un tik līdz tiek nostatīts parastam pacientam pretī mūsu reto slimību pacients, viņš noteikti iztērēs vairāk naudas, lai viņam būtu labāk, viņa zāles ir vienkārši dārgākas. Ja? Un tāpēc mēs ārkārtīgi cenšamies arī aizstāvēt reto slimību pacientu tiesības un iespējas arī uz līdzvērtīgu saņemt ārstēšanu, jo īstenībā jau pacients nav īsti vainīgs, ka viņam ir šī te retā slimība, ja? Ka viņš nav viens no miljonu, ja, kuram var nopirkt paracetamolu aptiekā. Ja. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc mēs arī par to tik daudz runājam, lai valsts un valdība un visi ieraudzītu, ka ir šie reto slimību pacienti un viņu vajadzības nav mazāk nozīmīgas kā biežo slimību pacientiem. Ministra, es varu atbildēt, es varu pateikt, ka noteikti nevajag uztraukties, jo to jautājumu, ka prioritāte ir pieņemt, un manuprāt, gan arī parlamentā līmenī, gan arī valdības līmenī. Līdz ar to es jau toreiz, kad man bija tikšanās ar pacientu organizācijas, un noteikti nevajag nekādu uztraukumu, kaut kādā daļa no jūsu prasības arī šajā paketi, kas tagad būs. Jā. Bet noteikti nebūs tik plaši, jo finansējumi, cik ir, diemžēl, ir jāpamēģina. Jā. Bet nebūs tā, ka pilnīgi nedomāsim, kā jūs teicat, kā jūs minējat, kāpēc mums ir 10 pacienti, maksā, piemēram, 100 000, mēs varam par 100 000, 1000 pacienti. Jā. Protams, kopumā valsts politikā tā jābūt, bet tomēr es arī kā ārsts, es uzskatu, ka tā nežēlīgi tā domāt. Jā. Es necenšos tā domāt un negribu tā domāt, bet mēs darīsim, cik mēs varam. Reāli. Katrā ziņā, ir dažādās pasaules valstīs dažāda filozofija. Mēs nākam no bijušās Semaško medicīnas, kur ir pateikti skaidri un gaiši jārūpējās pēc iedzīvotāju skaita, devis pēc cits klasikas. Tas Padomju Savienības uzstādījums šeit bija diezgan zelžaini. Tu to neesi piedzīvojis, bet tajā laikā nevarēja tā par tām retām slimībām runāt. Tagad tu ienāca jaunu uzstādījumu gandrīz vai. Varbūt mazliet par tām ģenētiskām lietām izstāstiet, kas jauns medicīnas ģenētikā tieši no šādas skatu punkta mēs zināsim nevis 7000, bet daudz vairāk slimību. Jauns ir, mēs katru gadu atklājam arvien jaunus un jaunus slimību gēnus, bet mums vēl ir ļoti daudz priekšā. Ir zināms, ka cilvēkam ir apmēram 20-21 tūkstoši gēnu, un tie, kurus mēs zinām, ka saistīti ar slimībām, kāda slimība viņi izraisa, ir tikai kādi 6000, tāpēc mums ir ļoti daudz, kas vēl priekšā, mēs vēl ļoti daudz slimības varam atklāt. Atklājums virza ne tikai tā kā pats pētnieku darbs, bet arī pašu metožu attīstību, jo ar jaunām metodēm rodas jaunas iespējas atklāt jaunus gēnus un tos pierādīt. Un ļoti daudz arī palīdz tiešām tāda tīklošanās ne tikai starp pacientiem un ārstiem, bet zinātniekiem savā starpā ir ļoti daudz platformas, kurās neskaidros pacientus apspriež ārsti, apspriež zinātnieki, kas strādā ar konkrētām slimībām. Un tādā veidā arī var sakontaktēties tie 5 pacienti, kas ir visā pasaulē, 2 pacienti Amerikā, 2 pacienti Āfrikā, 1 Latvijā. Jā, jūs šādā tīklošanas platformā ieliekat savu pacienta aprakstu un izmainīto gēnu, un cilvēki atsaucas, jā, man arī ir tāds gēns pacientam, un skatāmies, kas tad viņiem ir kopīgs, vai viņiem sakrīt simptomi vai nesakrīt. Un tādā veidā var izveidot arī starpnacionālus pētījumus un skatīties gan slimības klīnisko attīstību, un skatīties, kas viņiem ir palīdzējis no medikamentiem. Bet ir taču par šiem gadiem arī daudz, kas atrisināts pēkšņi. Protams, viņš ir dārgi. Es kā klasiski piemēru minu hemofīlijas zāles 3,5 miljonu, un B hemofīlijas pacientam sāk pašam ražot recēšanas faktors. Labi, 3,5 miljonus ir katram bērnam praktiski neiespējami uz zemeslodes hemofīlijas pacientam samaksāt. Bet ir taču jums arī tagad, mēs varam teikt, ka daudz lietas ir atrisinājušas. Mēs ļoti ceram, mēs
mēs ļoti gaidām, kad mums tiks apstiprināts, ka mēs drīkstam lietot šo brīnišķīgo jauno gēnu terapiju spinālas muskuļu atrofijas ārstēšanai. Jā, tas ir summas līdzīgas, bet tas ir gēns, kurš bērns piedzimst bez šī gēna, un ja mums ir iespēja viņam šo gēnu ievadīt ar vīrusu vektoru, kas viņam turpmāk strādās visu mūžu, cerams, un bērns būs pilnībā vesels, tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi, un mēs tiešām ceram, ka mēs Latvijā līdz tam nonāksim jau tuvākajā laikā. Vēl kāds ministra tev pēdējās pusotras minūtes noslēgt sarunu par retajām slimībām un dot mums ziņu, kā tu un kā Latvijas valsts to visu skatās? Nē, es gribētu vēlreiz apliecināt to, ka retu slimību noteikti ir arī viena no prioritātēm. Tad nav tā, ka kādreiz bija, jo ir mazāk cilvēki, tad viņš nav augšā plānu, ne? Viņš ir kopā kā onkoloģijas. Tas ir ļoti būtiski, un tā ir politiski ir pielemta, un tā arī sadarbība kopā ar sabiedrību, arī ar pacientiem. Un par jautājumu, ko kolēģis sāka, ka cerība, ka mēs sāksim inovatīvi ar kaut kādu jaunu, lai pēc tam dot rezultātu līdz mūža galam, un arī atkal vairāk nemaksāt regulāri, jā. Tas arī tā ir strateģiski pareizi, tāpēc, kad mēs sākam runāt par to kompensējumu sarakstu paplašināšanu, es prasu no organizācijas, profesionāli stāst par tādām lietām. Varbūt pakāpeniski jāsāk katra slimība vai katra specialitāte, bet tas ir nākotne. Paldies, ar vārdiem tā ir nākotne. Veselības ministrs Hosams Abu Merī kopā ar kolēģiem no Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas mums runāja par retajām slimībām. Tā tiešām ir nākotne, mēs risināsim pasaulē un arī Latvijā šīs problēmas. Paldies, kolēģis, īpaši jums. Paldies, Hosam, ka palīdzēja man sagatavot šo raidījumu.